Šodien mēs atklājam izstādi, kas nav tikai par mākslu, tā ir par cilvēku, par ievainojamību, par drosmi, par cerību. Liekas, ka vairs nekā nav, jau ļoti slikti, bet tāpat parādās zvaigznes. Redziet, šeit ir zvaigznes, tātad ir jācer. Tieši šajos tumšajos laikos mums ir jāzina, ka pēc nakts vienmēr nāks rīts. Šos darbus radījušas sievietes, kuras ir piedzīvojušas ļoti smagus pārdzīvojumus. Tās ir meitenes, kas ir bijušas cilvēku tirdzniecībā, un Ukrainas sievietes, kuras karš piespiedz pamest savas mājas un meklēt drošību Latvijā. Pirmajā nodarbībā tapa darbs Augs drošā vietā. Padomājiet par augu. Lai tas ziedētu, tam vajag auglīgu zemi, gaismu, ūdeni un drošu vietu. Un tiešām prieks, ka tie ir gaiši un krāsaini darbi. Un pat grūti noticēt, ka šie cilvēki ir gājuši cauri ļoti drūmām lietām. Bet viens man iekrita acīs, un tas bija šis, kur nosaukums ir Margrietiņu spēks. Un, kaut kā arī ievadrunas vārdi par to, kā augam ir nepieciešama zeme, lai tas zeltu un ziedētu. Man šķiet arī šeit tas ļoti labi parādās, ka šīm margrietiņām ir šī zaļā zeme un šī spilgtā saule un zilās debesis. Un tas arī ir tas, kas ir vajadzīgs, lai cilvēks justos labi un laimīgi. Tāpēc šis darbs. Tā kā visapkārt ir pelēks, drūms, miglātīts, neziņa. Bezspēks, bet pa vidu tā kā nolūzas koks, tā kā, un pat tajā, kur ir nedzīvs viss, kad, aug cerība. Mākslas nodarbības kļuva par vietu, kur nebija jāizliekas stiprai, kur nevajadzēja atrast pareizos vārdus, kur drīkstēja vienkārši būt. Tas bija enerģijas uzpildījums, tā kā plūsma, ko es gaidu gadu no gadu. Tikšanos ar meitenēm, kuras arī daudz ko ir piedzīvojušas un ne tās labākās lietas, kad vienkārši tu aizmirsti pa visu uz to brīdi, un arī, kad aizbrauc mājās, tu jūties vēl pacelāts, vēl ilgi jūties pacelāts. Krāsas runāja tur, kur runā balsis citreiz. Sarkans un zeltans tā kā ir dusma un miers, ka tomēr tā nav pēdējā reize, mēs tāpat tās tiksimies, mēs tāpat sazināsimies. Tā kā tāds miers iestājās. Bet pirmā brīdī bija dusma, ka tur man viss gāja sarkanās krāsās. Noslēguma nodarbībā dalībnieces izvēlējās vienu no 2 simboliem. Viens no tiem ir kiņcugi, sena japāņu māksla salabot saplēstu trauku ar zeltu. Plaisas netiek paslēptas, tās tiek izceltas, jo tieši tās stāsta par priekšmeta atdzīvināšanu. Я склеила свою Украину. Es salīmēju savu Ukrainu. Šīs tagad ir okupētās teritorijas, kā jūs zināt, bet ar Ukrainu viss būs labi. Viņa būs vēl labāka, vēl stiprāka. Otrs motīvs ir totēms, aizsardzības un spēka simbols. Delfīna, es domāju, ka ir ar brīvību, ar izzināšanu, dažādu jaunu apvāršņu un jūras dzelmju, kā izzināšana. Man patīk šī glezna, kas saistīta ar jūru. Šodien, skatoties uz šiem darbiem, es aicinu neredzēt tikai krāsas vai kompozīciju. Pamēģiniet ieraudzīt cilvēku, ieraudzīt drosmi, kas bija vajadzīga, lai atvērtos. Izstādes rezultāts ir tiešām aizkustinošs, un redzēt arī to, kā dalībnieces skatās uz saviem darbiem, ka tie ir izstādīti, man šķiet, ka tas ir kaut kas īpašs, gan gatavojoties nodarbībām, gan gatavojot šo izstādi. Bija varbūt tāda neliela neziņa, kā tas būs, bet rezultāts man šķiet, ka ir ļoti sirsnīgs, rezultāts ir ļoti drosmīgs, un es esmu ļoti, ļoti apmierināta par paveikto.